Šie neatrisinātie vēsturiskie noslēpumi jau gadu desmitiem mulsina ekspertus. To atrisināšana varētu sniegt mieru iesaistīto ģimenēm vai mainīt mūsu priekšstatu par konkrētu vēsturisko periodu. Taču bieži vien iespējas nejauši atrast pavadienus, kas varētu izgaismot šos nezināmos notikumus, ir ārkārtīgi niecīgas. Lielākā daļa no mums ir sapņojuši par dārgumu krātuves atrašanu savā dārzā, laukā vai pat mežā, taču tikai ļoti nedaudziem ir paveicies ko tādu patiešām atrast. Viens no šiem cilvēkiem ir vīrietis vārdā Sebastians Ertsevens, kurš nejauši izdarīja ievērojumu atklājumu veicot remontdarbus mājā. Māja, kas atrodas Hāgenē, Rietumvācijā, pieder Sebastiana tantei. Viņa bija panikā, kad māju izpostīja plūdi, kas šo apgabalu skāra 2021. gadā, un Sebastians nolēma iejaukties veicot dažus remontdarbus. Daudzi citi cilvēki šajā apgabalā pēc plūdiem palika bez iztikas līdzekļiem, un ēkām un infrastruktūrai tika nodarīti vairāku miljārdu dolāru zaudējumi. Uzdevums atjaunot māju dzīvojamā stāvoklī noteikti bija diezgan biedējošs, taču Sebastians tam pievērsās apzinīgi un bija labi pavirzījies uz priekšu, kad atrada kaut ko tādu, kam nespēja noticēt. Kādā brīdī viņš pamanīja koka gabalu, kas bija sācis pūt plūdu ūdeņu dēļ, un nolēma to atspiest no sienas, pie kuras tas bija piestiprināts. Viņš pamanīja kaut ko dīvainu sienas iekšpusē un bija pārsteigts atklājot, ka tā ir avīze no 1945. gada, kad beidzās Otrais pasaules karš. Lai gan viņš jau bija sajūsmināts par šo atklājumu, avīze bija tikai aizberga redzamā daļa. Pēc tam viņš izvilka no sienas kara laika šaujamieroci, kam sekoja gāzmaskas, Nacionālsocialistiskās Vācu strādnieku partijas ērgļa emblēmas un dokumentu krājums, kas sākotnēji piederēja Nacionālsocialistiskajai Vācu tautas labklājības organizācijai. Sebastians norādīja, ka turpinot vilkt ārā arvien vairāk artefaktu no sienas, viņam uzmetās zosāda, saprotot, ka šie priekšmeti ir vēsturiski nozīmīgi, un ka tie tik daudzus gadu desmitus bija atradušies viņa tantes mājas sienā, nevienam ģimenē par to nenojaušot. Pēc tam viņš atrada vairākus dūru dzelžus, kurus vācu karavīri izmantoja kara laikā. Taču vispārsteidzošākais bija tas, ka viņš atrada Nacionālsocialistiskās Vācu strādnieku partijas diktatora portretu, kā arī vismaz vēl vienu šīs pašas partijas biedra portretu. Tiek uzskatīts, ka visi šie priekšmeti tika paslēpti mājas sienās 1945. gadā, kad kļuva skaidrs, ka Vācija zaudēs karu, un kad sāk izplatīties ziņas, ka amerikāņu karavīri dodas uz Hāgenu. Cilvēks, kurš paslēpa šos priekšmetus, noteikti bija plānojis kādā brīdī apgriezties mājā, lai tos savāktu, taču viņa identitāte joprojām nav zināma, un viņa liktenis ir noslēpums. Šis cilvēks vēlējās pārliecināties, ka šie priekšmeti nenonāk ienaidnieka rokās, un tie palika aiz šīs sienas nepamanīti gadu desmitiem. Lielākā daļa cilvēku zina, ka karalis Luīs 16. zaudēja galvu Franču revolūcijas laikā, taču viņš nebija vienīgais Francijas karalis, kurš piedzīvoja tik šausmīgu likteni. Stāsts par karaļa Andrī IV. Galvu ir viens no dīvainākajiem stāstiem no revolūcijas laikiem, un tā noslēgums joprojām ir noslēpums līdz pat šai dienai. Andrī IV. Valdīja Francijā no 1589 līdz 1610 gadam. Viņš iepriekš bija Navaras karalis un tika audzināts kā protestants, taču pārgāja katolicismā, lai mantotu Francijas kroni. Neskatoties uz savu pāriešanu katolicismā, vai varbūt tieši tās dēļ, viņš izturējās ar līdzjūtību pret protestantiem savā valstī. 1598. gadā viņš izdeva ediktu, kas garantēja reliģiskās brīvības protestantiem, un ar šo rīcību viņš ieguva iesauku Labais karalis Anrī. Lai gan Henriju parasti viņa tauta cienīja, bija cilvēki abās reliģiskā konflikta pusēs, kuri uzskatīja, ka viņš viņus ir nodevis. Viņš izdzīvoja vismaz 12 slepkavības mēģinājumus, taču viņa veiksme beidzās Parīzē 1610. gada maijā. Viņš tika apglabāts Saint-Denis bazilikā, kur viņš palika gandrīz 2 gadsimtus. Pēc Anrī tiešā pēcnācēja Luija 14. gāšanas, daži revolucionāri vēlējās spērt soli tālāk. Pagātnes monarhu mirstīgās atliekas tika izņemtas no viņa graznajiem kapenēm un iemestas kopējā kapā. Anrī tituls kā labajam karalim viņu nepasargāja no šādas attieksmes, un viņš tika atstāts tur kopā ar saviem citiem radiniekiem. 1817. gadā, aptuveni 21 gadu vēlāk, masu kaps tika atvērts no jauna. Saskaņā ar stāstu, Anrī galva bija pazudusi un viņa ķermeņa. Nav zināms, kad tieši galva tika noņemta, taču acīm redzot, to kapā nevarēja atrast. Šķita, ka noslēpums tika atrisināts. 1919. gadā
fotogrāfs bija iegādājies mumificētu galvu izsolē. Šausminošais eksemplārs, acīm redzot, bija Henrija pazudusī galva. Fotogrāfs atlikušo mūžu pavadīja, cenšoties panākt, lai artefakta autentiskums tiktu apstiprināts. Izskatījās, ka viņš patiesi ticēja, ka ir šīs karaliskās galvaskausa īpašnieks un nemēģināja īstenot kādu krāpšanu. Kad viņš aizgāja mūžībā, viņš novēlēja galvaskausu Luvras muzejam, taču muzejs šo dāvinājumu atteica. Mumificētā galva nonāca dažādu privātu kolekcionāru rokās, pirms tā atkal parādījās 2008. gadā. Tā tika atrasta Bēniņos, Rietum Francijā, un šoreiz šis objekts izpelnījās daudz lielāku uzmanību. Tehnoloģijas bija ievērojami attīstījušās kopš galvaskausa pirmās atrašanas reizes, un šķita iespējams, ka kāds tests varētu vienreiz un uz visiem laikiem pierādīt, vai noslēpums ir atrisināts. Pētnieki rekonstruēja, kā seja varētu būt izskatījusies, un salīdzināja matu šķiedras un sīkas ādas detaļas ar labā karaļa Anrī portretiem. Spāņu pētnieki uzskatīja, ka pastāv sakritība starp atrastajiem pīšļiem un monarhu. DNS pierādījumi šķita apstiprinām, ka tas tā arī ir. Saskaņā ar leģendu, pēc tam, kad Luīs 16. zaudēja galvu, skatītāji ar kabatlakatiņiem pieskārās viņa pīšļiem, lai izveidotu drūmas piemiņas lietas par šo notikumu. Viens no tiem tika glabāts rotētā ķirbī. 2013. gadā kabatlakatiņa DNS tika salīdzināta ar mumificētās galvas DNS, un šķita, ka starp abiem pastāv tēva līnijas saistība. Taču vēlākie pētījumi lika apšaubīt abus šos identificējumus. Salīdzinot abas DNS kopas ar mūsdienu Burbona pēctečiem, tika konstatēts, ka būtu jābūt vairākiem pārtraukumiem dzimtas līnijā, lai šīs relikvijas patiešām piederētu Francijas monarhiem. Lai gan pārtraukumi tēva līnijā nešķita neiespējami, tas prasītu arī pārtraukumus mātes līnijās. Ja mumificētā galva patiešām piederēja Francijas karalim Anrī IV, tas nozīmētu, ka kaut kur dzimtas kokā bija mātes un meitas pāris, kas nebija bioloģiski saistīts. Turklāt daži vēsturnieki ir apšaubījuši visu stāstu par Anrī pazudušo galvu. Viņa viss ķermenis iespējams atrodas neskarts, taču nav plāna vēlreiz traucēt viņa mirstīgās atliekas, lai to pārbaudītu. Bronzas tarāns, kas tika atrasts pie Sicīlijas krastiem, nav vienīgais artefakts no Egadijas salu kaujas, kas ir atgūts, jo Nirēja regulāri ir uzgājuši priekšmetus no tā laikmeta un īpaši no šīs ļoti nozīmīgās kaujas. Zemūdens arheologi, kā ziņots, ir atraduši plašu atlūzu lauku jūras gultnē pie salu krastiem. Šī teritorija tiek uzskatīta par pirmo seno jūras kaujas lauku, kas jebkad ir atklāts, un tā ir devusi bagātīgu artefaktu krājumu, kas agrāk tika uzskatīta par uz visiem laikiem zudušiem. Visbiežākie atradumi parasti ir Romas un Kartāgas kuģu atliekas, kas piedalījās kaujā. Daži no tiem joprojām ir lielākoties neskarti, kamēr citi ir sliktā stāvoklī, jo tos gandrīz pilnībā iznīcināja pretinieka flote. Tiek uzskatīts, ka viens karakuģis tika atrasts 1971. gadā Marsalas stadionē, ir piedalījies šajā kaujā. Ir ierosināts, ka kādā brīdī tas bija jāatstāj, kad tas iestrēga seklā ūdens posmā, un tas notika pēc tam, kad kauja bija beigusies. Starp citiem atrastajiem artefaktiem ir abās pusēs nesātas bruņu daļas, 28 kollu garš dzelzs zobens, šķēpu gali, metamšķēpi, senas keramikas lauskas, balasta akmeņi un, protams, jau pieminētie bronzas tarāni. Tās noveda Romas floti pie uzvaras par kartāgiešiem. Starp biežāk atrastajiem relikvijām ir romiešu ķiveres, no kurām vismaz 30 ir atrastas. Daudzas joprojām ir ļoti labā stāvoklī, kas ir pārsteidzoši, ņemot vērā, ka tās zem ūdens bijušas vairāk nekā 2200 gadus. Šīs ķiveres parasti tika izgatavotas no bronzas, un to Montefortino stilu sākotnēji radīja ķelti, taču tiek uzskatīts, ka 4 gadsimtā pirms mūsu ēras šo stilu pieņēma Romas republika. Parastais stils ietver viengabala bronzas kupolu, kas tika izkalta koniskā vai puslodes formā. Tāpat tajā bija neliels pakauses aizsargs, kas sargāja kakla aizmuguri, kā arī 2 vaigu aizsargi, kas bija piestiprināti pie galvenā kupola ar eņģēm. Šie tika pievienoti, lai aizsargātu karavīra galvas sānas un daļu sejas. Savukārt uz ķiveres augšas novietotais pogveida izcilnis galvenokārt bija dekoratīvs, jo pie tā bieži tika piestiprināts cekuli, spaules vai zirga mati. Tas ne tikai kalpoja kā dekorācija, bet arī palīdzēja sabiedroto karavīriem atpazīt cits citu, tādējādi samazinot kļūdainas uzbrukuma iespējamību sabiedrotajām.
Dažām ķiverēm bija arī citas dekorācijas, piemēram, virves raksts gar malām un īpaši cekuli. Šīs ķiveres tika izmantotas līdz aptuveni 1. gadsimtam mūsu ēras. Pēc tam dizains tika uzlabots, paplašinot pakausīšu aizsargus un samazinot konisko formu, kas bieži vien bija nērta atkarībā no karavīra galvas formas. Lai gan daudzas no ķiverēm, kas tika nēsātas Egadijas salu kaujas laikā, ir atrastas, viens konkrēts piemērs ir izraisījis lielu ažiotāžu, pateicoties tā neparastajai dekorācijai. Kamanda Nīreju veica atklājumu, un viņi bija pārsteigti atklājot, ka uz ķiveres bija lauvas figūra agresīvā pozā. Šī bija pirmā reize, kad uz kādas no šīm ķiverēm tika redzēta lauvas dekorācija, un tiek pieļauts, ka tā piederēja karavīram no pilsētas, kas bija sabiedrotā ar Romu, un ka viņa tautu iedvesmoja Herkulesa stāsts. Lauva visticamāk simbolizē spēku, vai arī varēja norādīt uz karavīra pakāpi, taču tā kā nav atrasti citi līdzīgi piemēri, vēsturnieki var tikai minēt, kāds bija lauvas mērķis un kurš šo ķiveri valkāja kaujas laikā. 50 gadus Čikāgas varas iestādes turēja Tomiju O'Connoru, to cilvēku sarakstā, kuri pilsētā gaida nāves sodu. Taču notiesātais noziedznieks nekad nesaskārās ar sodu. Tikai dažas dienas pirms tam, kad viņam bija paredzēts izpildīt nāves sodu, viņš izbēga no cietuma un pazuda bez pēdām. O'Connors bija īru izcelsmes amerikānis, kurš bija ieguvis iesauku briesmīgais Tomijs. Ir vairākas versijas par to, kā viņš ieguva šo iesauku, tostarp viena, kurā viņš sakoda nost pirkstu miesniekam, kurš bija prasījis viņa mātei pārāk augstu cenu. Pusauģa gados viņš draudzējās ar ielu bandām, taču viņam izdevās izvairīties no nepatikšanām ar likumsargiem līdz pat 21 gada vecumam. Viens no O'Connora noziedzīgiem līdzgaitniekiem un bijušais policists tika atrasts miris. Aizdomas krita uz O'Connoru un viņu arestēja. Nezināmu iemeslu dēļ viņu atbrīvoja. Iespējams, vienkārši nebija pietiekami daudz pierādījumu, lai viņu notiesātu, taču dažos ziņojumos tika aprakstīti aizdomīgi darījumi, kas viņu pasargāja no cietuma. Neatkarīgi no iemesla, tas bija mainījies līdz 1921. gada 13. martam. Pie O'Connora māsas mājām ieradās 5 policisti ar nodomu viņu arestēt. Tam vajadzēja būt vairāk nekā pietiekami, lai aizturētu aizdomās turēto, bet O'Connors turpināja pretoties. Izcēlās apšaude, un haosa laikā detektīvu Patriku O'Neillu trāpīja lode. O'Connors izdevās izbēgt pa aizmugures durvīm un nolaupīt automašīnu, lai aizbēgtu. O'Neills nomira no gūtajiem ievainojumiem, un tagad O'Connors tika meklēts arī par policista dzīvības atņemšanu. Lai gan viņš slēpās no varas iestādēm, briesmīgais Tomijs ilgi nespēja izvairīties no nepatikšanām. Jūlijā viņu arestēja Minnesotā par piedzērušos un nekārtīgu uzvedību vilcienā. Viņu ātri nosūtīja atpakaļ uz Čikāgu, kur viņam piesprieda nāves sodu par O'Neilla dzīvības atņemšanu. Tomēr tas bija tikai viņa leģendas sākums. O'Connors tika turēts vietējā apgabala cietumā, kur viņš plānoja savu bēgšanu. Tikai dažas dienas pirms viņam bija lemts sastapt savu galu, viņš kopā ar 4 citiem ieslodzītajiem uzsāka drosmīgu bēgšanu. Viņš atradās savā kamerā, kad pasauca sargu. Sargs pienāca, un O'Connora kameras biedrs viņu satvēra galvas žņaugā. O'Connors paņēma atslēgas un atslēdza kameru, pirms sarvu piekāva līdz bezsamaņai. Ieslodzītie izbēga caur cietuma pagalmu. Otrā pusē cietuma sienām O'Connors iekļuva automašīnā, taču uz apladojušajiem ceļiem viņam bija grūti to savaldīt. Viņš avarēja, bet izkļuva no sagrautā transporta līdzekļa, un no tā brīža, kas ar viņu notika, nav zināms. Ir daudz stāstu par to, kas notika ar šo bīstamo noziedznieku. Daži uzskata, ka viņam izdevās aizbēgt uz Kanādu vai kaut kādā veidā atgriezties Īrijā. Dažos stāstos viņš turpināja savu noziedzīgo dzīvi, veicot bruņotas laupīšanas vai pat darbojoties Īrijas IRA sastāvā. Citās versijās viņam izdevās dzīvot mierīgu dzīvi prom no noziedzīgās pasaules. Čikāgā O'Connora sods palika spēkā. 1950. gados, 30 gadus pēc viņa pazušanas, tiesas rīkojums nozīmēja, ka pilsētā bija jāsaglabā karātavas, kas bija uzstādītas viņam, gadījumam, ja viņu kādreiz noķerta. Šī ierīce stāvēja neizmantota vairāk nekā 50 gadus, pirms 1977. gadā tā tika demontēta un pārdota Ripley's Believe It or Not muzejam. Šajā brīdī O'Connors būtu bijis savos 80 gados, ja viņš vēl būtu dzīvs.
Egādijas salu kauja nav tāda, ar kuru lielākā daļa no mums būtu pazīstami. Taču to var piedot, jo tā notika 10. martā 241. gadā pirms mūsu ēras. Tā norisinājās starp Kartāgas un Romas republikas flotēm un bija daļa no Pūniešu kara. Patiesībā šī kauja bija pēdējā jūras sadursme šajā karā, kas sākās 264. gadā pirms mūsu ēras. Tajā laikā Kartāga bija izveidojusi spēcīgu jūras floti Rietumu vidusjūrā, bet romieši nolēma, ka vēlas kontrolēt Sirakūzas, jo tās tika uzskatītas par spēcīgāko pilsētvalsti Sicīlijas salā. Kara sākums kartāgiešiem nebija veiksmīgs, jo viņi tika sakauti vairākās kaujās, kas notika no 260. līdz 255. gadam pirms mūsu ēras. Tas galvenokārt bija saistīts ar Korvusa izgudrošanu, kas ļāva romiešiem satvert ienaidnieka kuģus, padarot tos vieglāk ieņēmumus ar abordāžu. Pēc tam romiešu armija cieta milzīgus zaudējumus vētras dēļ, kas iznīcināja viņu kuģus, un tiek uzskatīts, ka Korvus varēja būt viens no iemesliem, jo tas bija ārkārtīgi smags un varēja padarīt kuģus nestabilus. 250. gadā pirms mūsu ēras romieši bija atjaunojuši savu floti un nolēma bloķēt galveno Kartāgas bāzi. Lai to izdarītu, tika izmantoti 200 karakuģi, taču gadu vēlāk kartāgieši bija sakāvuši romiešu spēkus Drepānā un Fintijā, un romieši palika noskumuši. 2 gadus vēlāk, pēc tam, kad karš bija plosījies jau 15 gadus, Roma bija pārņēmusi lielāko daļu Sicīlijas, un kartāgiešu kontrolē bija palikušas tikai Lilibeja un Drepāna. Uz šīm 2 teritorijām tika nosūtīti vēl vairāk kuģu, lai izveidotu lielāku blokādi. Karavīri Lilibejā un Drepānā sāka ciest, jo uz šīm pilsētām vairs nevarēja piegādāt pārtiku un krājumus, taču viņiem izdevās nodrošināt 250 karakuģus, pēc kā sākās Egādu salu kauja. Kartāgiešus vadīja komandieris Hanno, Hannibala dēls. Savukārt romiešus vadīja flotes komandieris Gais Letādijs Katuls. Tiklīdz Katuls pamanīja kartāgiešu kuģus, viņš pavēlēja saviem vīriem pārtraukt blokādi un sagatavoties kaujai. Abas flotes iesaistījās kaujā pie Purbantijas salas, un romiešu kuģi sāka taranēt ienaidnieka kuģus, izmantojot bronzas tarānus, kas bija piestiprināti viņu kuģiem. 50 kartāgiešu kuģi tika nogramdēti, un vēl 70 tika sagūstīti. Romieši zaudēja 30 kuģus, un vēl 50 tika bojāti. Kartāgiešiem nebija citas izvēles, kā atkāpties, un pūniešu kara beigas bija tuvu, romiešiem kļūstot par uzvarētājiem. Par šo kauju joprojām runā arī mūsdienās, un 2024. gadā vēsturnieki bija pārsteigti, uzzinot, ka artefakti no šīs pašas kaujas tika atrasti pie Sicīlijas rietumu krasta. Viens no bronzas tarāniem, kas bija piestiprināts romiešu flotes kuģiem, tika atrasts aptuveni 260 pēdu dziļumā pie Egatas salām, un to vēlāk izcēla Nirēja no zemūdens vietu dokumentēšanas biedrības. Pēc veiksmīgas izcelšanas tas tika nogādāts Faviņānas salā, kur arheologi varēja to detalizēti izpētīt. Tas tiek raksturots kā rotāts ar Montefortino stila ķiverēm un 3 spalvām augšpusē. Un sākotnēji uzrakstus, kas uz tā bija, nevarēja izlasīt čaulu nogulšņu dēļ. Cerams, ka nākotnē no šīs vietas tiks atrasti vēl vairāk artefaktu, un mēs iegūsim vēl lielāku ieskatu šajā vēsturiskajā kaujā. 1917. gadā uzņemtā mēmā filma Kleopatra bija ļoti dārga un ietekmīga filma, no kuras no oriģinālajām 2 stundām ir saglabājusies mazāk nekā minūte. Viljama Faksa producētajā filmā galveno lomu atveidoja Tīda Bāra, liela zvaigzne, kas bija pazīstama kā vampīrs un popularizēja vampīra arhetipu. Filmas izmaksas, kas bija no 250,000 līdz 500,000 dolāru, kas mūsdienās būtu vairāk nekā 12 miljoni, bija nebijušas. Finansējums. Izsmalcinātas dekorācijas un 50 tērpi bārai, kas bija rekords līdz 1963. gadam, kad to pārspēja vēlākā filma Kleopatra. Sižetu, kuru pirmajā gadā noskatījās apmēram 5 miljoni cilvēku, stāstīja par to, kā Kleopatra pavedina Jūliju Cēzaru un Marku Antoniju. Ar papildu pavērsienu, eģiptiešu priesteris, kurš viņu mīl, atdod viņai savas ģimenes bagātības un vēlāk piegādā liktenīgo čūsku. Kases panākumi, nopelnot $1 miljonu, filmā netika saglabāta. Daudzas mēmājā kinofilmas tika zaudētas nolaidības vai sudraba atkārtotas izmantošanas dēļ no filmu kārbiņām.
Pēdējās divas zināmās filmas, Kleopatra kopijas, tika iznīcinātas 1937. gada Fox arhīva ugunsgrēkā, ko izraisīja slikti apstākļi un filmu bojāšanās. Un arī Tīdas Bāras personīgā kopija izjuka. 2023. gadā bija zināms, ka eksistē tikai apmēram 20 sekundes no šīs filmas. Taču tajā augustā tika atrasts 40 sekundžu fragments rotaļlietu projektorā, kas tika nopirkts eBay, un fragments tika augšupielādēts YouTube. 1836. gadā iespējams notika slavenākā sadursme Teksasas vēsturē, kas sākās pie Alamo, kas atrodas San Antonio. Cīņa norisinājās starp Teksasas brīvprātīgajiem dumpiniekiem, kas bija pazīstami arī kā Tautas armija un centās iegūt neatkarību no Meksikas, un Meksikas armiju, kas centās apspiest sacelšanos. Tas viss sākās 1835. gadā, pēc Meksikas konstitūcijas atcelšanas, kuru aizstāja 7 likumi, tādējādi nomainot federālo sistēmu ar centralizētu valdību. Tas tika darīts, cerot stabilizēt valsti, taču panāca pretēju efektu, jo cilvēki sāka masveidā protestēt. Tas tika darīts tāpēc, ka saskaņā ar šiem jaunajiem likumiem pilsoņu vēlēšana tiesības tika ierobežotas, un štati tika pārveidoti par departamentiem. Šie likumi noteica, ka balsot drīkstēs tikai tie pilsoņi, kuri pelna virs noteiktas summas, kas izslēdza lielāko daļu iedzīvotāju. Tie arī noteica, ka prezidents varēja pēc saviem ieskatiem ietekmēt, mainīt vai ierobežot vietējās likumdošanas institūcijas, kā arī tika izveidota augstākā izpildvara, kas sastāvēja no 5 cilvēkiem, kuriem bija uzdevums izvēlēties jaunu prezidentu, kad tas bija nepieciešams. Vecie federālie štāti tika pārveidoti par militārajiem departamentiem, kas nozīmē, ka tie uzreiz kļuva pakļauti federālajai valdībai. Visbeidzot, šos likumus nevarēja mainīt vismaz 6 gadus, un drīz kļuva skaidrs, ka sabiedrība ar šīm izmaiņām nav apmierināta. Drīz pēc tām sākās Teksasas revolūcija. Pirmā no šīm kaujām, Gonzalesas kauja, notika 1935. gada 2. oktobrī. Tā sākās, kad Meksikas valdība pieprasīja atdot nelielu lielgabalu, kuru 1931. gadā bija aizdevusi Teksasas kolonistiem, kad viņi aizsargājās pret pamatiedzīvotāju uzbrukumiem. Teksasieši atteicās to atdot un paslēpa lielgabalu. Pēc tam viņi pacēla slaveno karogu ar uzrakstu "Nāc un paņem". Kad meksikāņi nolēma ieņemt Gonzalesas pilsētu ar spēku, pa viņiem izšāva ar lielgabalu un viņi bija spiesti atkāpties. 1936. gada februārī tika pamanīti meksikāņu karavīri, kas devās uz Alamo, un bija skaidrs, ka aplenkums ir neizbēgams. Taču tajā pēcpusdienā bija ieradušies apmēram 1500 meksikāņu karavīru, un drīz sākās kauja. Nākamo 13 dienu laikā Alamo kauja plosījās, un kad viss bija beidzies 6. martā tajā gadā, Alamo sienas bija pārrautas un teksasieši tika sakauti. Tā joprojām ir ļoti nozīmīga vēsturiska kauja, tāpēc nav pārsteigums, ka arheologi bieži veic izrakumus šajā teritorijā, meklējot artefaktus no šīs sadursmes. 2026. gadā pētnieki atklāja neskartu bronzas lielgabala lodi, kas visticamāk tika izšauta pirms Alamo kaujas. Tā bija aprakta 3 pēdu dziļumā zem zemes un tika atrasta netālu no Alamo baznīcas ziemeļaustrumu stūra. Tā kā tā ir izgatavota no bronzas, vēsturnieki uzskata, ka to izšāva meksikāņu puse, lai gan tas joprojām ir minējums, jo iespējams, ka kādā brīdī teksasieši to izšāva atpakaļ uz viņiem. Pētnieki bija pārsteigti par atklājumu, kas tika veikts, kamēr Alamo notika renovācijas darbi, un viņi ir zinkārīgi uzzināt, vai turpmāko izrakumu laikā tiks atrasti vēl citi līdzīgi artefakti. 1903. gada 14. aprīļa rītā kāda sieviete, dodoties uz darbu, izdarīja satraucošu atklājumu. Vīrieša līķis bija iestūķēts mucā un atstāts uz austrumu 11. ielas Ņujorkā. Varas iestādēm nebija nepieciešams ilgs laiks, lai identificētu cilvēkus, kurus tās uzskatīja par atbildīgiem, taču neviens nekad netika atzīts par vainīgu šajā noziegumā. Gadījums ar vīrieti mucā bija viens no pirmajiem stāstiem, kas saistīts ar Amerikas mafiju un ieguva ievērojamu mediju uzmanību. Mucā nebija nekā, kas identificētu vīrieti, un pēc dažām dienām viņa fotogrāfija parādījās vietējos laikrakstos, pievēršot uzmanību šausminošajam noziegumam. Viens no cilvēkiem, kurš atpazina šo vīrieti, bija slepenā dienesta priekšnieks Viljams Flints. Šajā vēstures posmā slepenā dienesta galvenais uzdevums bija izmeklēt viltotas naudas lietas. Naudas viltošana bija kļuvusi par nopietnu problēmu Ņujorkā.
Slepenais dienests bija izdevies aizturēt daudzus izplatītājus, cilvēkus, kuri pārdeva viltotās banknotes, taču tie, kas visu vadīja, palika nesasniedzami. Flins vadīja izmeklēšanu par organizāciju, kur vadīja Giuseppe Morello. Morello bija sicīliešu imigrants un vienas no ietekmīgākajām noziedzīgajām organizācijām reģionā vadītājs. Kamēr slepenais dienests koncentrējās uz finanšu noziegumiem, Morello bija iesaistīts arī vardarbīgākos noziegumos, tostarp uzbrukumā savai mājkalpotājai, kas viņai maksāja dzīvību. Naktī uz 13. aprīli slepenā dienesta aģentu komanda gatavojās aizturēšanas operācijai. Viņi vēroja Morello un viņa līdzgaitnieku grupu viņa galvenajā mītnē. Plāni mainījās, kad parādījās svešinieks. Neviens no aģentiem nezināja, kas ir šis vīrietis, taču viņš šķita pazīstams Morello līdzgaitniekiem. Viņu ieveda iekšā un vairs nekad neredzēja. Flins atpazina vīrieti mucā kā noslēpumaino svešinieku. Pēc fotogrāfijas publicēšanas policija saņēma dīvainu un mīklainu vēstuli. Tajā nebija norādīts vīrieša vārds, bet bija teikts, ka viņš ir no Buffalo un bija ieradies Ņujorkā, lai iegūtu naudu. Vēstulē viņam tika norādīts runāt ar vīrieti vārdā De Primo, Singas cietumā. Giuseppe De Primo nesen tika notiesāts par savu lomu kā izplatītājs viltoto naudazīmju operācijā. Policija viņam parādīja attēlu ar vīrieti mucā, un viņš atpazina viņu kā Benedetto Madoniju, savu svaini. De Primo izskaidroja, kāpēc Madonija bija Ņujorkā. Pēc viņa aresta ģimene bija nosūtījusi $1000 viņa priekšniekam, lai palīdzētu apmaksāt aizstāvību. Tajā laikā tā bija ievērojama naudas summa, un ar to vajadzēja pietikt labai advokātam. Taču viņa priekšnieks bija piesavinājies naudu un atstājis De Primo likteņa varā. Viņš saņēma 4 gadus cietumā. Madonija bija atnācis, lai atgūtu naudu. Viņš vispirms bija apmeklējis De Primo cietumā, lai aprunātos ar viņu. Plāns bija pārsūdzēt notiesājošo spriedumu vai panākt viņa pārvietošanu uz citu cietumu. Policija saprata, ka tieši to Madonija bija darījis kopā ar Morello bandu naktī pirms viņa līķa atrašanas. Morello un viņa tuvākie līdzgaitnieki tika arestēti. Policijai bija vairāk nekā tikai De Primo liecība. Madonija bija paņēmis līdzi kabatas pulksteni uz Ņujorku. Tās tika atrasts vietējā Lombardā, un Morello līdzgaitnieks Oxpeto tika atrasts ar Lombarda biļeti. Muca tika atrasts arī cigāra gals no tās pašas markas, ko smēķēja Peto, un citi liecinieki bija redzējuši Morello un Madoniju kopā. Diemžēl Morello bija gatavs nolīt sev labākos advokātus, un daudzi liecinieki tiesas laikā noslēpumaini mainīja savas liecības. Žūrija nespēja nevienu notiesāt šajā lietā, un apsūdzības pret visiem iesaistītajiem tika atceltas. Neviens nekad netika atzīts par vainīgu Madonijas dzīvības atņemšanā, un noziegums oficiāli palicis neatrisināts. Lielākā daļa uzskata, ka aiz nozieguma stāvēja mafiozi. Madonija iespējams bija piedraudējusi vērsties policijā ar pierādījumiem par viņa noziegumiem, ja viņi neatdos naudu. Savukārt Morello varbūt vienkārši nepatika, ka kāds viņam pretojas. Taču pastāvēja arī neliela iespēja, ka Madonija pēc tikšanās bija aizgājis prom dzīvs, tikai nejauši sastopoties ar kādu citu uzbrucēju. 2026. gada martā arheologi, kas strādāja pie senās Hippos pilsētas uz austrumiem no Galilejas jūras, izdarīja visai negaidītu atklājumu. Viņi uzskata, ka tas datējams ar romiešu iebrukumu Antiohijas Hipposā, kas notika ap 64 gadu pirms mūsu ēras. Tajā laikā militārie spēki vēl bija ļoti tālu no šaujamieroču izmantošanas, kā mēs to darām mūsdienās, un visbiežāk karā tika izmantoti šķēpi, zobeni un dažkārt arī lingas, kas varēja nodarīt daudz lielāku kaitējumu, nekā jūs varētu iedomāties. Atklājumu izdarīja arheologa komanda, kuru vadīja Maikls Eizenbergs no Izraēlas Haifas universitātes, kad viņi meklēja senus artefaktus Antiohijas Hipposa dienvidu nekropolē. Karā brīdī viens no komandas dalībniekiem uzgāja dīvaini izskatošu šāviņu, un tas tika nodots Eizenbergam, kurš to rūpīgi apskatīja. Viņš uzreiz atpazina, ka tas atšķiras no jebkura cita šāviņa, ko viņš iepriekš bija redzējis, galvenokārt tāpēc, ka uz tā bija iegravēts uzraksts. Uz šī šāviņa bija iegravēts grieķu vārds matao, un šis vārds angļu valodā nozīmē mācies. Taču, ņemot vērā laiku, kad uzraksts tika izveidots, precīzāks tulkojums varētu būt, lai šī tev ir mācība. Tika izteikts pieņēmums, ka kāds uz šāviņa bija uzrakstījis vārdu, taču tagad tas ir atspēkots. Jo šis konkrētais vārds iepriekš kāda vārda apzīmēšanai ir ticis izmantots tikai 2 reizes. Un vēsturnieki ir pārliecināti, ka šajā gadījumā tas gandrīz noteikti bija izsmejošs vēstījums ieroču nesēju ienaidniekiem.
Lielākā daļa vēsturnieku uzskata, ka šis šāviņš tika izmantots kaujā helēnisma periodā, jo ir zināms, ka Hiposs tajā bija iesaistīts. Taču tiks veikti papildu pētījumi, lai precīzāk noteiktu, no kuras kaujas tas nāk. Pirmā no šīm kaujām notika pirms Hiposa uzcelšanas, kad tā vietā vēl atradās cietoksnis. Cietoksnis tika gāzts. 199 gadā pirms mūsu ēras, pēc kā Seleikīdi izveidoja Hiposa polisu. Šī lode varētu būt arī no kaujas starp Hiposu un karaļa Aleksandra Janneja spēkiem, kas sākumā nenoritēja pēc plāna. Pirmā uzbrukuma laikā pilsētai 101 gadā pirms mūsu ēras karavīri tika ātri pārspēti, un viņiem nācās steidzīgi atkāpties. Viņi atgriezās 83. gadā, un šoreiz viņiem izdevās pārņemt pilsētas kontroli. Šis šāviņš iespējams tika izmantots šajā kaujā, jo tas tika atrasts netālu no romiešu ceļa, kas bija uzbūvēts virs veca grieķu ceļa no helēnisma perioda. Jebkurš spēks, kas mēģinātu uzbrukt pilsētai, visticamāk nāktu no šī virziena, jo ceļš viņus aizvestu tieši pie pilsētas galvenajiem bārtiem. Kamēr diskusijas par šo jautājumu turpinās, šāviņš ir ticis rūpīgāk izpētīts. Vēsturnieki atklāja, ka tas tika izgatavots izmantojot veidni un ka tas tika konstruēts no 2 daļām. Šāviņa aizmugure nav ievērības cienīga, tai pa vidu iet viena izcīņa līnija, savukārt priekšpuse ir glūda un satur attiecīgo uzrakstu. Uzraksts, kas uz tā atrodas, gandrīz noteikti bija domāts kā ņirgāšanās par ienaidnieku, un tajā laikā tā īpašniekam šis plāns droši vien šķita visai smieklīgs. Šajā apgabalā gadu gaitā ir atrasti 69 līdzīgi šāviņi, taču tikai 3 no tiem ir dokumentēti. Tie datējami ar dažādiem vēsturiskiem periodiem, un 2 no tiem ir atrasti rotājumi. Uz viena ir iegravēts zibens, ko vēsturnieki uzskata, ka tas visticamāk simbolizēja zevu. Savukārt otrs bija rotāts ar skorpionu, iespējams, lai simbolizētu skorpionu, milzīgu skorpionu, kuru saskaņā ar mitoloģiju Gaja, māte Zeme, sūtīja nogalināt milzi Orionu. Mēs nekad neuzzināsim, vai šo šāviņu kāds ienaidnieka karavīrs jebkad izlasīja, un turpmāk pētījumi tuvākajās nedēļās un mēnešos varētu sniegt vēl vairāk atbilžu. Visā Amerikas mežonīgajos rietumos ir daudz stāstu un leģendu par pazudušām zelta raktuvēm. Slavenākā no tām ir pazudušā holandieša raktuves, taču tā nebūtu nav vienīgā. Šie stāsti iedvesmo izpēti, un daudzi ir devušies dārguma meklējumos tikai lai sastaptos ar briesmīgu likteni. Viena leģendāra raktuve, kas iedvesmoja izpēti, patiesībā noveda pie neticama atklājuma, taču ne tāda, kādu kāds no ekspedīcijas dalībniekiem bija gaidījis. Tomēr sākotnējā raktuve joprojām paliek noslēpums. Pirmais eiropiešu izcelsmes amerikānis, kurš ieraudzīja Oregonas krātera ezeru, bija Džons V. Hillmans. Ezeru labi pazina pamatiedzīvotāji, kuri šo apvidu bija saukuši par savām mājām tūkstošiem gadu. Tiek uzskatīts, ka Klamatu indiāņi šajā apvidū dzīvoja jau pirms ezera izveidošanās. Viņu leģendas vēsta par niknu cīņu starp 2 dieviem, kas beidzās ar to, ka zaudētājs tika ieslēgts zem zemes, bet virs tā tika izveidots mierīgs ezers. Šī nebija tā leģenda, kuru Hillmans bija meklējis, kad viņš uzdūrās ezeram. Maz ticams, ka viņš vai pārējie viņa grupā par to zināja. Viņi meklēja dārgumus. Ir dažādi stāsti par pazudušās būdas raktuves izcelsmi pie krātera ezera. Viens stāsts vēsta, ka uz ceļa tika atrasts ievainots zelta meklētājs, kuru bija uzbrukuši indiāņi, un viņš neizdzīvos. Vīru grupa mēģināja viņam palīdzēt, bet tas nelīdzēja. Pirms nāves viņš uzzīmēja karti, kas vīrus aizvestu līdz pazudušajai raktuvei. Cits, daudz detalizētāks stāsts vēsta par vīru, kuru pazina tikai kā Seremā. Viņš parādījās Kalifornijas pilsētā Jūreka 1950. gadu sākumā. Ziemas laikā viņu parasti varēja sastapt vietējā krogā, kur viņš apmaksāja dzērienus visiem. Viņš mēdza saukt: "Uzsauciet visiem", kas vēlāk kļuva par viņa iesauku. Kur viņš dabūja naudu, viņš neteica. Katru pavasarī Setimsaps pameta pilsētu un rudenī atgriezās ar savu bagātību. Kādā brīdī, kad viņš bija piedzēries, viņš nejauši izteicās, ka ir atradis bagātu zelta dzīslu kaut kur Oregonā. Viņš uzcēla būdu netālu un visu vasaru tur pavadīja rokot zeltu. Taču vietējie Amerikas pamatiedzīvotāji šajā apgabalā zināja par zeltu un to nikni sargāja. Vienā rudenī Setimaps nekad neatgriezās. Acīm redzot, viņš bija atstājis karti, un daži Jūrekā nolēma doties meklēt raktuvi.
Viņi pieņēma, ka Seta Maps bija zaudējis dzīvību, vai nu vietējo pamatiedzīvotāju rokās, vai arī nokrītot. Neatkarīgi no stāsta izcelsmes, 1853. gadā kāda zelta meklētāja grupa devās meklēt pazudušo būdes raktuvi. Grupa sākotnēji bija no Kalifornijas, bet pēc ierašanās Oregonā viņu meklējumi piesaistīja uzmanību. Viņiem pievienojās vēl cilvēki, tostarp Džons Hillmans. Vīriešiem maz veicās mēģinot atrast noslēpumaino raktuvi, bet meklējot pārtiku, Hillmans uzdūrās Krātera ezerām. Saskaņā ar stāstu, tieši Hillmana mūlis pirmais pamanīja stāvo nogāzi pie ezera un apstājās pirms gan tas, gan tā jātnieks varēja iekrist iekšā. Zinājs ezers Hillmanam šķīta gandrīz tikpat noslēpumains kā pazudusī raktuve, tāpēc viņš vēlējās to nosaukt par noslēpumaino ezeru. Citi grupas dalībnieki vēlējās to saukt par Zilo ezeru. Atklājums nebija pārāk nozīmīgs zelta meklētājiem, un tas kļuva plaši zināms tikai pēc vairākiem gadu desmitiem. Viņiem daudz nozīmīgāka bija raktuve. Diemžēl viņiem nekur nebija atrodama ne baļķu būda, ne slepena raktuve. Un līdz pat šai dienai paliek noslēpums, kā sākās stāsts par pazudušo būdes raktuvi un vai tajā bija kāda patiesība. Graf Zeppelin bija 850 pēdu garš kuģis, kas Otrā pasaules kara laikā kļuva par Vācijas flotes paraugkuģi, lai gan konflikta laikā tas nekad netika izmantots kaujā. Tā būvniecība sākās 1936. gadā, un vācieši to izcēla kā grandiozu tehnisko sasniegumu. Tas galvenokārt bija tāpēc, ka Vācijas militāristi bija uzbūvējuši šo kuģi, nebalstoties uz nevienu strādājošu paraugu. Taču pirms grafs Zeppelin būvniecību varēja pabeigt, sākās Otrais pasaules karš. Prioritāte tika piešķirta militāro slaveno zemūdeņu būvniecībai, un grafs Zeppelin tika aizvilkts uz Dancinu, kur tas tika novietots glabāšanā. Galu galā tas tika aizvilkts uz Strautu, kas ietek Oderas upē, un tur tas tika nogremdēts, kad sarkanā armija tuvojās. Vēlāk to no jauna atklāja padomju karavīri, un padomju armija sāka kuģa atjaunošanu, taču tas tika galu galā iznīcināts. Lai gan vēsturnieki mēdz strīdēties par to, kā grafs Zeppelin sastapās ar savu galīgo likteni. Daži uzskata, ka, kad tas tika transportēts uz Padomju Savienību, tas uzsprāga uz mīnas, kas to iznīcināja. Taču cita versija vēsta, ka padomju karavīri nolēma to piekraut ar nozaktām kara relikvijām un vērtīgām mantām, taču viņi bija kļūdījušies aprēķinos. Saskaņā ar šo teoriju kuģis tika pārslogots, un nonākot vētrā Baltijas jūrā, viņi nespēja to savaldīt un tas nogrima zem viļņiem, taču neviena no šīm teorijām nav pierādīta. Autors Ulrichs Izraels piedāvā vēl vienu teoriju, lai izskaidrotu, kas notika ar dirižabli. Viņš piekrīt, ka tā būvniecība nebija pabeigta, kad padomju vara to aizvilka prom. 1947. gada augustā taču viņiem bija ļoti konkrēts mērķis. Viņi nolēma, ka Zeppelins viņiem sniegs ideālu iespēju praktizēt ārvalstu lidmašīnu bāzes kuģa nogremdēšanu, un tas tika izmantots kā mērķis šim nolūkam. Galu galā Izraels apgalvo, ka tas tika trāpīts ar 2 torpēdām un nogremdēts. Gandrīz 6 desmitgades tas gulēja tajā pašā vietā, kur tika nogremdēts, taču neviens to nespēja atrast. Tikai 2006. gadā tas tika atklāts no jauna, kad poļu strādnieki Baltijas jūrā meklēja naftas atradnes. Tiklīdz ziņas par atklājumu nonāca virsrakstos, tika izteiktas spekulācijas, ka Zeppelina atliekas pieder Vācijai, taču Vācijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka īpašumtiesības joprojām tiek apspriestas. Poļu vēsturnieks kādam ziņu avotam pastāstīja, ka Vācijas varas iestādes vienmēr ir bijušas piesardzīgas apspriežot dirižabļa atrašanās vietu, un viņš izteica minējumu, ka tas saistīts ar slepenību vai arī kuģī atradās krava, par kuru Vācijas militāristi nevēlējās, lai kāds uzzina. Vēlāk kļuva zināms, ka šajā apgabalā zvejnieki sūdzējās, ka viņi pastāvīgi zaudē savus tīklus tajā vietā, kur tika atrasts Zeppelins. Tagad ir zināms, ka viņa tīkli aizķērās aiz tā, un tāpēc tika saplēsti. Pēc atklājuma veikšanas mērījumi parādīja, ka vraks bija aprakts apmēram 280 pēdu dziļumā zem ūdens, un tāpēc, ņemot vērā tā milzīgo izmēru un svaru, praktiski nebija nekādu iespēju to izcelt. Visticamāk, tas paliks tur, kur tika atrasts, jo jebkāda mēģinājuma to izcelt būtu ārkārtīgi dārgi, un tā kā materiāli, kas tika izmantoti Zeppelina būvniecībā, gadu gaitā jūras ūdenī ir korodējuši, tos pat nevar atkārtot izmantot. Fitzgeralda ģimene mūsdienās ir pazīstama kā viena no ietekmīgākajām augstmaņu ģimenēm Īrijā. Viņi sāka iegūt varu pēc normāņu iekarošanas un patiesībā ir normāņu izcelsmes.
Taču pēc dažām paaudzēm Fitzgeraldi integrējās ar ietekmīgām gēlu ģimenēm. Viens no tiem, kurš bija galvenā loma Fitzgeraldu iekļaušanā īru sabiedrībā, bija Geralds Fitzgeralds. Tāpat kā daudzām ietekmīgām dišciltīgām ģimenēm, arī dažiem no Fitzgeraldu senākajiem un ietekmīgākajiem senčiem, tostarp Geraldam, ir piedāvātas leģendas un mitoloģiski stāsti. Tas apgrūtina faktu atšķiršanu no izdomājuma un sarežģīja noskaidrot, kas patiesībā notika ar vēsturiskajām personībām. Geralda Fitzgeralda patiesais stāsts iespējams ir zudis vēsturē. Saskaņā ar vēsturiskajiem ierakstiem, Geralds Fitzgeralds bija Morisa Fitzgeralda, pirmā Desmondas grāfa un viņa trešās sievas Avelīnas dēls. Vecākais Fitzgeralds palīdzēja vadīt sacelšanos pret normāņu kroni un šķiet bija diezgan populārs savu līdzgaitnieku vidū. Sacelšanās izgāzās un Moris tika kādu laiku turēts gūstā, taču galu galā tika atbrīvots. Pēc viņa nāves viņa tituli tika nodoti viņa vecākajam dēlam. Šis dēls nomira bez mantiniekiem, un Geralds kļuva par trešo Desmondas grāfu. Par viņa īsto dzīvi ir saglabājušās tikai dažas detaļas. Viņu uz īsu brīdi iecēla par īrijas galveno tiesnesi, taču viņš apgalvoja, ka būtu grūti aizsargāt savas zemes pildot šo amatu. Lielākā daļa no tā, kas ir saglabāts par Geralda dzīvi, sastāv no cīņām ar citiem dišciltīgajiem un kaujām pret gēlu īriem. Vēsturiskais Geralds vislabāk pazīstams ar savu dzeju. Viņš prata rakstīt anglo-normāņu valodā, bet biežāk rakstīja īru valodā, kas bija nozīmīgs solis, lai viņa ģimene pieņemtu tās zemes kultūru, kurā viņi dzīvoja. Geralds Fitzgeralds pazuda no vēsturiskajiem ierakstiem 1398. gadā, 63 gadu vecumā. Viņa tituli tika nodoti viņa dēlam, un tas, kas ar viņu notika, nav zināms. Ņemot vērā viņa vecumu, šķiet ticami, ka viņš nomira dabiskā nāvē, taču par to nav saglabājušies nekādi ieraksti. Šeit leģendas aizpilda robus. Saskaņā ar vienu stāstu, Fitzgeralds patiesībā bija īru dievietes Aides dēls. Viņa tēvs sastapa Aidi, kad viņa peldējās, un nozaga viņas apmetni, kas nozīmē, ka viņam bija vara pār viņu. Šis stāsts sajauc tradicionālo ķeltu mitoloģiju ar galma stāstiem, kas atvesti no Francijas. Geralds bija šīs attiecības auglis, un visu savu dzīvi viņš saglabāja saikni ar otru pasauli. Tika teikts, ka viņš spēja veikt burvestības, taču to darīja privātā telpā aiz aizvērtām durvīm. Kādu dienu viņa sieva pajautāja, vai viņa drīkst paskatīties, ko viņš dara, un viņš atbildēja, ka drīkst, bet tikai tad, ja viņa neizdveš neskaņas. Fitzgeralds ķēra pārvērtās par virkni dažādu lietu. Viena no tām bija tik šokējoša, ka viņa sieva iesaucās. Viena no stāsta versijām vēsta, ka viņš pazuda, bet citā visa pils, kurā viņš dzīvoja, nogrima ezera dibenā. Otrā pasaules kara laikā karavīri bieži meta savus atkritumus bumbu krāteros, jo tas bija ērts veids, kā atbrīvoties no lietām, kuras viņi nevarēja izmantot, netērējot stundas bedru rakšanai. Tāpēc šie bumbu krāteri ir kļuvuši par auglīgām medību vietām Otrā pasaules kara piemiņas lietu kolekcionāriem, un šī ideja ieinteresēja arī Dēlenes aviobāzes muzeja darbiniekus, kas atrodas netālu no Arnhemas, Nīderlandē. 2014. gada oktobrī viņi izraka dažus no krāteriem, kas bija izveidojušies bombardēšanas rezultātā lidlaukā, taču viņi nekad nebūtu varējuši iedomāties, ko viņi gatavojas atrast. Karā brīdī viņi saprata, ka ir atklājuši ME-262 kaujas lidmašīnas priekšdaļu, kas kara laikā tika uzskatīta par vienu no vismodernākajām savā klasē. Turpinot rakšanu, viņi galu galā atklāja lidmašīnas vējstiklu un 4 ieroču atveres, kā arī tās priekšpusē uzstādītos lielgabalus. Drīz viņi bija sasnieguši lidmašīnas spārnus, un tieši tad izrakumos sāka rasties dažas problēmas. Rakšana turpinājās, izmantojot rokām un lāpstām, taču drīz viņi saprata, ka ar šo metodi būs nepieciešams ļoti ilgs laiks, lai atsaktu visu lidmašīnu. Lidmašīnas šasiju vispār nevarēja pārvietot, un tika noskaidrots, ka galvenais lonžerons sniedzas dziļi augstnē zem tās. Viņi nolēma šai dienai darbu beigt, taču nākamajā rītā turpināja atgūšanas procesu, izmantojot zemes pārvietošanas tehniku. Tomēr viņi nevarēja panākt, lai redzamais spārns kustētos, taču tika noskaidrots, ka otrs spārns bija aprakts zem pārējās lidaparāta daļas. Sākumā tika pieņemts, ka lidmašīna ir ME-262A, 2A šturmgevēra iznīcinātājs bumbvedējs, jo bija redzami tikai 2 lielgabali. Taču vēlāk tas tika precizēts, kad tika atklāts, ka 9 ME-262 lidmašīnas kara laikā tika notriektas virs Nīderlandes.
6 no tām tika notriektas virs Brabantes, viena virs Frīzlandes, vēl viena virs Vordenas un vēl viena virs Eldenes. Tad tika pieņemts, ka lidmašīna, kas tika atrasta lidlaukā, bija tā, kas kļūdaini tika notriekta virs Eldenes, jo tā bija vistuvāk lidlaukam. Atrastajā apšuvuma gabalā bija redzams numurs 130026. Un pēc datubāzes pārbaudes tika noskaidrots, ka šī lidmašīna bija Mi-262, kas tika uzbūvēta Messerschmitt rūpnīcā Leipcigā. Pēc papildu izpētes tika atklāts arī tas, ka šī bija pati pirmā jebkad saražotā ME-262, tāpēc tā bija nozīmīga militārās vēstures liecība. Notikumi, kas noveda pie tā, ka lidmašīna tika aprakta vietā, kur tā vēlāk tika atrasta. Tā kā lidmašīnas konstrukcija tajā laikā tika uzskatīta par slepenu, un tā kā to kļūdas pēc notrieca savējie vācieši, Vācijas militārie spēki nevarēja riskēt, ka vraks nonāktu nepareizās rokās, jo tad ienaidnieki uzzinātu par konstrukciju. Tā vietā tas tika slepeni nogādāts uz lidlauku, kas tajā laikā atradās Luftwaffes kontrolē, kur tas tika aprakts vienā no bumbu krāteriem kopā ar vairākiem citiem aprīkojuma gabaliem. Meninga Kimela. Admirāļa Husbanda E. Kimela dēls, kurš tika vainots 1941. gada uzbrukumā Pearl-Harborai, bija ASV jūras spēku virsnieks, kurš cerēja pārvarēt sava tēva negatīvo reputāciju. Pēc absolvēšanas jūras akadēmijā 1935. gadā viņš izgāja apmācību zemūdeņa dienestā un galu galā kļuva par USS Robalo komandieri. Rietumu klusajā okeānā Robalo traucēja Japāņu degvielas uzpildes kuģiem. Savā 3. patruļā 1944. gada 26. jūlijā Robalo uzskrēja uz mīnas pie Palavanas salas un ātri nogrima. Tiek ziņots, ka daži jūrnieki izdzīvoja sākotnējā nogrimšanā, nopeldēja līdz krastam un tika sagūstīti Japāņu rokās, mēģinot sazināties ar filipīniešu partizāniem. Daži nomira pludmalē, citi tika ieslodzīti un nopratināti. Viņiem izdevās nodot ziņu par nogrimšanu ASV militāriem spēkiem, izmantojot zīmīti, kas tika paslēptas nodota citam kara gūsteknim. Meninga Kimela liktenis nav zināms. Sākotnēji viņa ģimenei tika paziņots, ka viņš gājis bojā kopā ar kuģi, taču vēlāk izlūkošanas dati liecināja, ka viņš varētu būt bijis viens no izdzīvojušajiem. Robalo izdzīvojušie cietumā neuzkavējās ilgi, un pretrunīgas ziņas vēstīja, ka viņi vai nu tika nogalināti atriebībā pēc tam, kad tika pamanīti ASV lidaparāti, vai arī viņi tika iesēdināti kuģī, kura galamērķis joprojām nav zināms. Vairāk nekā 30 gadus, 78 gadus vecs vācietis slēpa noslēpumu savas mājas pagrabā, taču pēc tam, kad policija saņēma ziņojumu no kāda sabiedrības locekļa, viņa mājā tika veikta kratīšana un noslēpums beidzot tika atklāts varas iestādēm. Atkarībā no konkrētā priekšmeta, Vācijā ir nelikumīgi turēt savā īpašumā Otrā pasaules kara piemiņas lietas. Lielākā daļa piemiņas lietu, piemēram, medicīnas komplekti, uzšuves un medaļas, parasti ir likumīgi turēt īpašumā, taču stingrāki noteikumi attiecas uz ieročiem, kas tika izmantoti kara laikā, īpaši, ja šie ieroči joprojām ir funkcionējoši. Tas maz ko atturēja minēto vīrieti, kura vārds ir Klaus-Dīters Fliks, no visu iespējamo piemiņas lietu vākšanas, ko viņš spēja atrast. Un 2015. gadā tas noveda pie tā, ka viņš nonāca likuma nepareizajā pusē. Pēc draugu un ģimenes teiktā, Fliks ir taupīgs cilvēks, kurš lielāko daļu laika pavada viens pats pēc savas izvēles. Viņa kaimiņi vienmēr zināja, ka Fliks vāca priekšmetus no kara laikiem, taču, kad atklājās, ka viņš bija uzglabājis arī dažus aizliegtus priekšmetus, viņi bija šokēti. Pirmās aizdomas, ka viņam pieder daži no šiem priekšmetiem, radās 2005. gadā, un valdības amatpersonas deva rīkojumu veikt Flika mājas kratīšanu. Kad tas tika izdarīts, tika atrasti vairāki nelegāli ieroči, taču pateicoties strīdiem par nepieciešamajām licencēm un gaidāmajām tiesvedībām, nekas netika darīts. 10 gadus vēlāk Berlīnes policija saņēma ziņas, ka Fliks iespējams slēpj noteiktus mākslas darbus, kurus sabiedrībai nav atļauts īpašumā turēt. Un tika veikta otrā kratīšana. Šoreiz viņi uzdūrās pārējai viņa kolekcijai, kas izrādījās ļoti nelegāla. Viņš bija ne tikai savācis aizliegtus priekšmetus, piemēram, formas tērpus, vimpeļus un lampas ar noteiktu aizliegtu simbolu, bet turpinot kratīšanu, situācija tikai pasliktinājās. Viņš bija uzglabājis arī V1 raķetes repliku. Taču vispārsteidzošākais bija Panther tanka atklāšana, ko viņš bija slēpis savā pagrabā.
Māja bija pārvērsta par kaut ko līdzīgu cietoksnim, un 20 karavīriem gandrīz 9 stundas vajadzēja, lai izvestu visus nelegālos artefaktus, tostarp tanku, kuru izvilka ar bruņumašīnām piestiprinātiem vinčiem. Viņi atrada arī 88 mm zenīta lielgabalu, un Fliks tika apsūdzēts par kara ieroču kontroles likuma un ieroču likuma pārkāpšanu. Viņam galu galā tika piespriests nosacīts 14 mēnešu cietumsods. SS Normandy kādreiz bija greznākais okeāna laineris jūrā. Kad 1942. gada februārī uzliesmoja ugunsgrēks, uzreiz izplatījās baumas par sabotāžu. FIB izmeklēšana pierādīja, ka tas bija tikai nelaimes gadījums, taču daži joprojām apšauba šo oficiālo secinājumu. Normandija bija franču kuģis, kas vairākus gadus pirms Otrā pasaules kara sākuma šķērsoja Atlantijas okeānu. Kad Francijas valdība pieteica karu, kuģis atradās Ņujorkas ostā. Lai neriskētu ar uzbrukumu atpakaļceļā, kompānija atstāja Normandiju Amerikā kopā ar nelielu apkalpi, lai viss darbotos nevainojami. ASV valdība pārņēma kuģi pēc tam, kad Francija padevās Ass valstīm. Kad Amerika oficiāli iesaistījās karā, Normandija kļuva par vērtīgu īpašumu. Tika pieņemts lēmums pārbūvēt grezno kuģi par karavīru transporta kuģi. Kā luksusa laineris, tas spēja uzņemt vairāk nekā 1000 viesu, un pēc pārbūves tas varētu pārvadāt vēl daudz vairāk karavīru. Kuģis tika pārdēvēts par USS Lafayette par godu franču ģenerālim, kurš cīnījās Amerikas revolūcijā. Darbs pie nesen pārdēvētā Lafayette sākās 1942. gada sākumā. Sākotnēji tika lēsts, ka tas aizņems tikai mēnesi, taču termiņš tika pārcelts uz februāra beigām. Kamēr darbs turpinājās, vietējie žurnālisti izrādīja interesi par drošību dokos. Nebija noslēpums, ka ASV bija vācu simpatizētāji. Nesen tika atmaskots vācu spiegu tīkls, taču visticamāk vēl daudzi citi bija paslēpti redzamā vietā. Viens žurnālists nolēma pārbaudīt, cik viegli būtu sabotēt Normandiju. Viņam izdevās dabūt darbu ostā, un viņam bija brīva piekļuve kuģim. Ja viņš būtu vēlējies izdarīt kaut ko ļaunprātīgu, tas nebūtu bijis grūti. Ja ticēt oficiālajai versijai, nekas ļaunprātīgs nemaz nebūtu jānotiek. 9. februāra pēcpusdienā strādnieks vārdā Klemens Deriks izmantoja metināšanas degli, lai pārgrieztu stiprinājumus uz kuģa. Vēl kādam citam strādniekam bija jānoķer visi dzirksteļi ar asbesta plāksni, taču kādā brīdī viņam vajadzēja pagriezties, lai parunātu ar kādu citu. Dzirkstelis nokrita uz ļoti viegli uzliesmojoša glābšanas vestu kaudzes, kas bija pārklātas ar maisaudumu. Uguns ākuns izplatījās uz kuģa lakotajiem koka izstrādājumiem un tuvumā sakrautajiem matračiem. Strādnieki bēga no liesmām. Normandija bija aprīkota ar ugunsdzēsības sistēmām, taču remonta laikā tās bija izslēgtas. Tas arī aizkavēja izsaukumus ugunsdzēsības dienestam. Pagāja 12 minūtes, līdz tika izsaukta Ņujorkas ugunsdzēsības dienests. Vairākas stundas ugunsdzēsēji cīnījās ar liesmām. Tomēr visa ūdens, kas tika izliets uz liesmām, tikai lika kuģim sasvērties. Galu galā tas apgāzās uz sāniem, kur tas palika daļēji iegremdēts seklumā. Baumas par sabotāžu ātri izplatījās. Tika izvirzīta teorija, ka tas bija vācu simpatizētāju darbs, kuri kaut kā bija iekļuvuši darba komandās. Taču, kad FIB izveidoja notikumu rekonstrukciju, kā to bija aprakstījis Deriks, izdevās atjaunot notikumu gaitu. Nebija nepieciešama ļaunprātīga rīcība. Tās neapturēja baumas. Aizdomās turēja ne tikai vāciešus. Viens mafijas loceklis apgalvoja, ka viņš stāvējis aiz šī uzbrukuma. Lai gan tika uzskatīts, ka tas ir tikai veids, kā uzlabot savu reputāciju, vēlāk atklājās, ka mafijas boss Lucky Luciano bija izstrādājis plānus, kas saistīti ar šo kuģi. Normandijas liktenis galu galā lika ASV jūras spēkiem sadarboties ar Ņujorkas mafiju, lai nodrošinātu aizsardzību ostās un meklētu ikvienu, kurš varētu palīdzēt vācu zemūdenēm pie Amerikas krastiem. SS City of Cairo bija tvaikoņkuģis, ko 1915. gadā uzbūvēja Ērlsa kuģu būvniecības un inženierijas uzņēmums pēc Londonas Ellerman Lines Limited pasūtījuma. Kuģim bija 2 klāji, 2 mastu, un pēc būvniecības pabeigšanas tas tika reģistrēts Liverpūlē, Anglijā. Otrā pasaules kara laikā apvienotā karaliste rekvizēja šo kuģi, un tam tika uzdots piegādāt krājumus valstī, lai palīdzētu kara pūliņos.
1942. gada 1. oktobrī tas devās savā pēdējā ceļojumā Viljama A. Rodžersona vadībā. Viņam un viņa apkalpei tika uzdots vadīt kuģi City of Cairo no Bombajas, Indijā uz Angliju, taču vispirms bija jāpietur Durbanā un Keiptaunā, Dienvidāfrikā, kā arī Pernambuku, Brazīlijā. Viņi bez problēmām sasniedza Keiptaunu un tā gada 1. novembrī ap 6 no rīta devās ceļā uz Brazīliju. Uz klāja atradās vairāki civilie pasažieri, kā arī 10 aizsardzībai aprīkoti tirdzniecības kuģu artilēristi no armijas un Karaliskās jūras karaflotes un 2 grupas indiešu karavīru, kas bija pieņemti darbā, lai dienētu uz britu kuģiem. Kuģis bija piekrauts ar dzelzi, koku, vilnu, kokvilnu, mangāna rūdu un 2000 kastu, kurās visas atradās sudraba monētas. City of Cairo nebija ātrs kuģis, jo tas spēja sasniegt tikai 12 mezglus, un tam bija ļoti dūmojoši dzinēji, kas radīja sliktu redzamību no kuģa skatpunkta. Un tas arī padarīja daudz vieglāku ienaidnieka kuģiem to pamanīt. Neskatoties uz šīm problēmām, kuģis devās tālāk bez eskorta un devās uz Brazīliju. Bet 6. novembrī vācu zemūdenes apkalpe pamanīja dūmus, un tajā naktī viņi uzbruka ar torpēdu. Tas bija tiešs trāpījums, un saprotot, ka neko vairs nevar izdarīt, City of Cairo kapteinis pavēlēja visiem uz klāju gatavoties pamest kuģi. Tika nosūtīts trauksmes signāls, kamēr kuģis lēnām grimst. Bet 20 minūtes pēc tam, kad pirmais torpēda bija trāpījusi mērķī, tika izšauta vēl viena. Tas izšķīra City of Cairo likteni, un tā nogrima aptuveni 480 jūdzes no Svētās Helēnas salas krasta. Kad zemūdenes kapteinis pavēlēja pacelt kuģi virspusē un sāka runāt ar izdzīvojušajiem, kuri bija tikuši glābšanas laivās. Viņš jautāja, kā sauc kuģi, kādu kravu tas pārvadā un vai tiek pārvadāti kādi vācu karagūstekņi. Kad viņš bija ieguvis nepieciešamo informāciju, viņš vienkārši atstāja izdzīvojušos viņa liktenim, uzskatot, ka viņi drīz ies bojā, un vienkārši pateica ar labu nakti un atvainojos, ka jūs nogremdēju. 207 cilvēkus galu galā izglāba citi kuģi, kas šķērsoja šo apgabalu pēc tam, kad pasažieri, kuri bija tikuši uz glābšanas laivām, bija dreifējuši 3 nedēļas. Kuģis un sudraba monētas, ko tas pārvadāja, tika zaudēti, un tā kā neviens precīzi nezināja, kur tas nogrima, uzskatīja, ka tie ir pazuduši uz visiem laikiem. Taču 2011. gadā britu ekspedīcija ar nosaukumu Deep Ocean Search spēja atrast vraku aptuveni 1000 jūdžu attālumā no Āfrikas krasta. Viņiem izdevās savākt apmēram 100 tonnas monētu, kas bija gulējušas jūras dibenā 69 gadus. Monētas, kas bija Indijas rūpijas, sākotnēji tika nosūtītas uz Lielbritāniju, lai tās izkausētu un izmantot kara vajadzībām. Un liela daļa atgūtā sudraba tika nosūtīta uz Lielbritānijas kasi, kur tas tika izkausēts, kā sākotnēji bija plānots. Taču Norvēģijas uzņēmums Samlerhuset bija dzirdējis par atradumu un piedāvāja iegādāties 2000 šo monētu. Kad tas bija paveikts, viņi sāka monētu restaurāciju, pēc tam tās tika piedāvātas pārdošanai kolekcionāriem. Katra monēta bija jāpārbauda, lai noteiktu tās stāvokli, kas nebija viegls uzdevums, jo daudzas bija salipušas kopā, atrodoties jūras dibenē. Tika izmantots īpašs tīrīšanas process, lai atjaunotu sudrabu, un kolekcionāri steidza izmantot iespēju iegūt savā īpašumā nelielu Otrā pasaules kara vēstures gabaliņu. 1217. gadā satraucošs noziegums satricināja Filipī pilsētu. Uzbrukuma veicējs tika atzīmēts tikai kā noslēpumainais Lords S. Lai gan šķiet, ka pats pāvests precīzi zināja, kas bija Lords S, vēsturnieki joprojām diskutē par viņa identitāti un to, kas lika viņam uzbrukt arhibīskapam viņa paša baznīcā. Filipi bija pilsēta Tesalonīkas karalistē. Vienā no daudzajām karalistēm tika izveidotas pēc 4. krusta kara. 1204. gadā latīņu krustneši uzbruka Konstantinopoles pilsētai kā daļai no 4. krusta kara. Bizantijas impēriju lielākoties pārņēma dažādi Rietuma Eiropas dižciltīgie, un tā kļuva par Latīņu impēriju. Visā impērijā tika iecelti katoļu priesteri. Viens no tiem bija Viljams no Romas, kurš 1212. gadā tika iecelts par Filipas arhibīskapu. Iespējams, ka Viljams nonāca konfliktā ar vietējiem valdniekiem. Strīdi bieži varēja rasties starp garīdzniekiem un laicīgajiem, īpaši par īpašumu un naudu. Tas nevienmēr skāra abas pusēs – latīņus un bizantiešus, lai gan spriedze starp abām grupām nebija reta parādība.
Bet Viljams nebija atcerēts kā īpaši naidīgs cilvēks, kas padarīja 1217. Gada notikumus vēl šokējošākus. Saskaņā ar pāvesta vēstuli, Viljams bija ģērbies pilnā bīskapa tērpā un kalpoja savai draudzei, kad viņa no baznīcas izrāva uzbrucēju grupa. Tas bija ļoti publisks notikums, it kā ar nolūku sūtīt kādu vēstījumu. Viljama ķermeni vēlāk atrada vietā, kas tika raksturota kā pretīga, ārpus kapsētas. Vēstulē skaidri norādīts, ka vainīgs ir Lords S. Šis cilvēks bija Viljamam pazīstams. Acīm redzot, viņiem iepriekš bija bijušas nesaskaņas, taču viņi bija vienojušies par mieru un pat zvērējuši zvērestu. Lai arī kas bija Lords S, viņš bija pārkāpis zvērestu un šķiet vēlējās skaidri parādīt, ka Viljama rīcība netiks pieļauta. Diemžēl no tā laika saglabātās vēstules nesniedz nekādas detaļas par to, ko Viljams it kā bija izdarījis, un sniedz maz pavadienu par to, kas bija noslēpumainais Lords S. Taču vīrietis tika izslēgts no baznīcas, kas skaidri norāda, ka Lords S vismaz bija pazīstams vietējā sabiedrībā. Nākamajā gadā cita vēstule pieminēja uzbrukumu Viljamam, taču tas tikai vēl vairāk samulsināja situāciju. Priesteru grupa strīdējās par kādu jautājumu, un viņiem tika lūgts doties uz citu pilsētu, lai šo lietu atrisinātu. Taču neviens nevēlējās doties ceļā, jo uzskatīja, ka tas ir pārāk bīstami. Viņi īpaši pieminēja, ka Viljamam uzbruka bulgāri, un viņi baidījās, ka ar viņiem varētu notikt kas līdzīgs. Ne tikai pirmajā vēstulē nebija pieminēti bulgāri, bet arī šķita, ka tagad uzskatīja, ka uzbrukums bija nejaušs gadījums. Nevis baznīcā uzbrukts. Viljams acīm redzot bija uz ceļa, kad viņam uzbruka, un iespējams viņš zaudēja dzīvību laupīšanas laikā. Iespējams notikumi tika pārspīlēti tūlīt pēc uzbrukuma, un stāsts kļuva neskaidrs. Taču daži aizdomas, ka noslēpumainajam Lordam S izdevās izvairīties no soda par savu noziegumu, vainojot savās darbībās laupītājus. Iespējams arī, ka priesteri tika dezinformēti par to, kā Viljams zaudēja dzīvību, vai arī sajauca viņa uzbrukumu ar citu, kas patiešām bija noticis uz ceļa. HIJMS Musashi, Japāņu karakuģis, bija viens no lielākajiem jebkad uzbūvētajiem. Tas tika klasificēts kā viens no Japānas armijas Yamato klases kaujas kuģiem un oficiāli tika iekļauts militārajā dienestā 1942. Gada 5. augustā. Musashi kopā ar Yamato, pēc kura šādi tipa kuģi tika nosaukti. Japānas militāristu skatījumā tika uzskatīti par izcilākajiem jebkad uzbūvētajiem kaujas kuģiem un tika domāts, ka tie būs nepārspējami jebkurā konfliktā. Musashi bija bruņots ar 9 18,1 colu lielgabaliem, kas bija par 2 colām lielāki nekā vidējie lielgabali uz amerikāņu kuģiem, un katrs no šiem lielgabaliem paredzētajiem šāviņiem svēra apmēram 3200 mārciņu. Šāviņš varēja tikt izšauts ik pēc 40 sekundēm un varēja aizlidot līdz pat 25 jūdzēm, kas tajā laikā patiešām nebija sasniedzams nevienas citas valsts karakuģiem. Taču abiem šiem kuģiem bija problēma. Tie bija tik smagi, ka to darbināšanai bija nepieciešams milzīgs daudzums degvielas. Un tajā laikā Japānas degvielas rezerves bija gandrīz izsmeltas. Turklāt, tā kā Japānas valdība un militārie spēki bija pasludinājuši šos kuģus par visu laiku varenākajiem, viņi ciestu apkaunojumu, ja šie kuģi tiktu nogremdēti. Tāpēc tika nolēmts, ka šie kuģi tiks izmantoti ļoti taupīgi un tikai tad, kad būs pilnīga pārliecība, ka karš tuvojas beigām. Patiesībā Musashi tika izmantots militārajiem mērķiem tikai tad, kad kļuva skaidrs, ka Japāna saskars ar neizbēgamu sakāvi. 1944. Gada oktobrī viņi uzzināja, ka Amerikas militārie spēki plāno iebrukt Filipīnās. Tika izstrādāts aizsardzības plāns ar nosaukumu Uzvara, un Japānas militārie spēki izmantoja praktiski visu, kas jūras spēkiem vēl bija palicis, lai mēģinātu to apturēt. Musashi tika nosūtīta uz šo apgabalu, un tam sekojošais kļuva pazīstams kā Leites līča kauja, taču kauja nenoritēja pēc plāna. Tajā gadā, 24. oktobrī, Musashi tika trāpīts 36 reizes, un tā pazuda zem viļņiem. Šī bija lielākā jūras kauja Otrā pasaules kara laikā, un Japānas floti sakāva karavīri no ASV un Austrālijas. Daudzi cilvēki bija redzējuši, kā Musashi grimst, taču dīvainā kārtā pēc kara beigām to nevarēja atrast. Tas viss mainījās 2015. gadā, kad Pauls Allens, viens no Microsoft līdzdibinātājiem, paziņoja, ka beidzot ir atradis kuģi pie Filipīnu krastiem. Viņš savos sociālo mediju kontos ievietoja vairākas kuģa fotogrāfijas, kur tas gulēja jūras dzelmē, un vienā no tām bija redzams Japānas imperatora dzimtas ģerbonis un Musashi priekšgals.
Viņš arī ievietoja fotogrāfijas ar kuģa milzīgo ankuru un bārstu, kas tika atrasts, kad viņš ar savu komandu izpētīja šo apgabalu ar zemūdens izpētes aparātu. Viņš piebilda, ka tas tika atrasts aptuveni pusjūdzes dziļumā un ka tas tika atrasts pēc rūpīgas meklēšanas. Vispirms Allens un viņa komanda veica okeāna dibena batimetrisko izpēti tajā apgabalā, kur domājams nogrima Musashi. Tas ļāva izslēgt lielas okeāna dibena teritorijas, kuru pārmeklēšana būtu prasījusi daudz laika un būtu bijusi veltīga. Pēc tam tika nosūtīts autonomais robots, lai meklētu jebkādas vraka pēdas, kas bija pazudis aptuveni 7 gadu desmitus. Kad tas tika atrasts, ar kamerām aprīkots attālināti vadāms aparāts, spēja uzņemt vraka video ierakstu un beidzot tika apstiprināts, ka Musashi ir atrasts. Allens jau ilgu laiku bija interesējies par Otrā pasaules kara vēsturi, un viņa Musashi atklājums nozīmēja, ka viņš ir kļuvis par daļu no šīs vēstures, pat ja tikai nelielā mērā. Brunanburas kauja 937. gadā, kurā Angļu karalis Etelstans sakāva Skotijas, Dublinas un Straklaidas karalisko koalīciju, bija izšķirošs brīdis Anglijas vēsturē, nostiprinot Etelstana valdīšanu un apvienotās Anglijas karalistes pastāvēšanu. Taču tās precīzā atrašanās vieta joprojām nav zināma. Etelstans, Alfreda lielā mazdēls, bija apvienojis Angliju. 937. gadā, pēc strīdīgas Etelstana iebrukuma Skotijā, 934. gadā, Konstantīns II no Skotijas, Ovains no Straklaidas un Einārs no Dublinas, bijušais vikingu valdnieks Jorkā, uzsāka iebrukumu Anglijā, lai atgūtu zaudētās teritorijas. Eināra flotes izkāpšanas vieta un sabiedroto spēku sākotnējās kustības joprojām ir noslēpums. Etelstans sastapās ar iebrucējiem nikni izcīnītā kaujā, kuru hronisti raksturo kā vienu no asiņainākajām anglosakšu vēsturē. Etelstans uzvarēja, lai gan abas puses cieta smagus zaudējumus. Einārs aizbēga uz Dublinu. Konstantīns zaudēja savu dēlu un atteicās no troņa, un tiek uzskatīts, ka Ovains ir miris. Etelstana uzvara nostiprināja viņa neapstrīdamo varu. Nosaukums Brunanbura mūsdienās nav saglabājies, un vēsturiskie avoti ir pretrunīgi. Nosaukuma interpretācijas liecina vai nu par Brunas cietoksni vai cietoksni pie Strauta. Ieteiktās atrašanās vietas svārstās no Virālas, pamatojoties uz metāla apstrādes artefaktiem, līdz dažādām Jorkšīras, Kembridžšīras un Dienvidu Skotijas daļām. Neskatoties uz turpmākiem meklējumiem, šī vēsturiskā mīkla iespējams nekad netiks atrisināta. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu informēti par visiem mūsu turpmākajiem video. Bet mans vārds ir Top 5 Unknowns, un tiksimies nākamajā video.